Ir pienākusi neraudzētās maizes svētku sapulce. Šodien veltīsim laiku, lai pārdomātu neraudzētās maizes svētku nozīmes prediķi ar nosaukumu Neraudzētās maizes svētki un kaislība. Apmēram pirms 3500 gadiem maizes svētkus, kad izrēlieši pameta Ēģipti un bija ceļā uz Kanānas zemi, kurā plūst piens un medus. Bībelē teikts, ka visi vecās derības svētki kalpo kā spogulis un ēna notikumiem jaunajā derībā. Galu galā tas kļuva skaidri redzams visā Kristus dzīvē. Nākamajā dienā pēc Paskās svinēšanas izrēlieši pameta Ēģiptes zemi un pārdzīvoja daudzas grūtības, līdz šķērsoja Sarkano jūru. Tas attēlo ciešanas, sāpes un upuri, ko Jēzus Kristus piedzīvos pēc Paskās svinēšanas, līdz viņš tika sists krustā nākamajā dienā. Dievs ļāva, lai visi šie ieraksti tiktu uzrakstīti apmēram pirms 3500 gadiem. Visi Kristus darbi, kas mums tika parādīti, kalpo mums kā paraugs. Tāpēc, sekojot viņa piemēram, vai mums nevajadzētu censties dzīvot dēļ Dieva godības un dēļ mūsu mīļotajiem Ciānas ģimenes locekļiem? Pirms 2000 gadu Pēters un pārējie mācekļi teica: Kungs, mēs sekosim tev līdz nāvei. Viņi izteica šādu uzticību Jēzum miera laikā. Tomēr, saskaroties ar situāciju, kad nāve bija neizbēgama, viņi visi aizbēga. Pat Pēters, kurš apgalvoja, ka viņam ir visspēcīgākā ticība, 3 reizes noliedza Jēzu. Jēzus ļoti labi zināja viņu sirdis un viņu ticību viņam. Tad, vai viņš viņiem iepriekš jau nepateica, ka viņi nolieks viņu un pametīs viņu? Dievs labāk nekā jebkurš cits zina, cik vāji ir cilvēki. Viņš zina, ka neskatoties uz to, kas ir mūsu sirdīs, mūsu vājās vietas tiks atklātas, saskaroties ar izaicinošām situācijām. Tāpēc viņš teica Pēterim: pirms gailes dziedās, tu mani 3 reizes nolieksi. Jēzus mācekļi viņu noliedza. Jūda Iskariots, kurš bija viens no apustuļiem, pat viņu nodeva. Padomājiet par to, kā viņš jutās, kad viņa mācekļi viņu pameta un aizbēga prom. Mācekļiem vajadzēja būt tiem, uz kuriem viņš varēja paļauties. Viņi pat apliecināja savu ticību, sakot: es tev sekošu līdz pat nāvei. Viņš iekšēji izturēja tādas sāpes. Tajā pašā laikā viņš pārdzīvoja fiziskas sāpes un ciešanas, neskaitāmus izsmieklus un ņirgāšanos no pretinieku puses un pat ciešanas pie krusta. Viņš pārdzīvoja laiku, kad iekšējās sāpes un ārējās sāpes bija savstarpēji saistītas, kad ciešanas tika nepārtraukti papildinātas. Ir cilvēki, kas apgalvo: es sekoju Kristus pēdās un Kristus piemēram, bet pārtrauc savu ticības ceļojumu, kad, veicot evaņģēliju, saskaras ar grūtībām. Turklāt ir diezgan daudz cilvēku, kas novēršas no šī ticības ceļa, kas ved uz debesu valstību. Tā tas bija agrīnās baznīcas laikā, un tā paliek taisnība arī šajā laikmetā. Tomēr, kad mēs veiksmīgi pārvarēsim šīs ciešanas, mums noteikti tiks piešķirts mūžīgās godības vainags debesīs, vai ne? Vai neraudzētās maizes svētki neatzīmē Kristus ciešanas? Dievs šajos svētkos iecēla gavēņa regulējumu. Šo noteikumu ietvaros mums tas ir izaicinājums neko neēst līdz 15. Tad veltīsim brīdi tam, lai pārdomātu Kristus dzīvi, kurš izturēja smagu pēršanu un pat nesa krustu uz Golgātu. Mums vajadzētu pārdomāt, kāpēc Dievs, kurš ir pelnījis vislielāko godu, slavu, paaugstināšanu un cildinājumu, atnāca uz šo zemi un dzīvoja šādu dzīvi.
Tas bija, lai glābtu un izpirktu mūsu grēciniekus. Tas bija pilnībā mūsu grēku un mūsu pārkāpumu dēļ. Kad mēs pārdomājam to, ka mēs uzlikām savu grēku nastu Kristum, mums ir jācenšas cieši sekot Kristus dzīvei. Mums ir jānodrošina mūsu ciānas ģimenes locekļu drošība un līdzdalība pestīšanā, kuri ir iekļuvuši patiesībā, bet vēl nav pilnībā atmetuši savus pasaulīgos ceļus. Mūsu pienākums ir pastāvīgi vadīt viņus uz pareizā ceļa. Mums nevajadzētu uzskatīt neraudzētās maizes svētkus tikai kā vienus no svētkiem. Mums vajadzētu būt apņēmīgiem mainīt veidu, kā mēs dzīvojam savu dzīvi un sekot Kristus dzīvei un viņa piemēram. Tikai tad mēs varam pilnībā īstenot šo svētku patieso nozīmi, ko mums ir piešķīruši debesu Tēvs un debesu Māte. Tad atvērsim 3. Mūzes grāmatas 23. nodaļu un pārdomāsim neraudzētās maizes svētku nozīmi vecajā derībā. Atvērsim 3. Mūzes grāmatas 23. nodaļas 5. pantu. Aplūkosim 23. nodaļas 5. pantu. 1. mēnesī 14. dienas pievakarē tie ir tā kunga Paschā svētki. Un 15. dienā tai pašā mēnesī ir tā kunga neraudzētās maizes svētki. 7 dienas jums būs ēst neraudzētu maizi. 1. dienā, lai jums ir svēta sapulce, nekādus pienākumus nec darbus jums nebūs darīt. Kā mēs redzam, neraudzētās maizes svētkos viņiem bija jāēd maize, kas pagatavota bez rauga. Maize, ko viņi parasti ēd, ir mīksta un viegli sagramojama, bet neraudzētās maizes svētkos viņi ēd maizi bez rauga un rūgtiem augiem, lai atcerētos ciešanas. Lai saprastu šo svētku dibināšanas dziļāko nozīmi, apskatīsim 2. Mūzes grāmatas 14. nodaļu. 2. Mūzes grāmatas 14. nodaļa. 2. Mūzes grāmatas 14. nodaļas 1. pantā ir rakstīts, un tas kungs runāja ar Mūzu, sacīdams: Saki Izrēliešiem, lai tie apmet līkumu un uzceļ nometni Pihahirotas priekšā, starp Migdolu un jūru, taisni pretī Bāla Cefonai, tai iepratī apmetieties pie jūras. Tad faraons spriedīs par Izraēla ļaudīm, tie ir apmaldījušies, tuksnesis tos ir ieslēdzis. Es apcietināšu faraona sirdi, un viņš dzīsies viņiem pakaļ, bet es gribu pagodināt sevi faraona un visu viņa pulku acīs, lai Eģipte atzīst, ka es, tas kungs, to esmu darījis. Un Eģiptes ķēniņam tika paziņots, ka tauta aizbēgusi, tad faraona un viņu kalpu sirdis pārvērtās pret šo tautu, un tie sprieda. Kāpēc mēs tā esam darījuši, ka esam atlaiduši izrēliešus no klaušu darbiem pie mums? Un viņš aizjūdza savus ratus un paņēma savu tautu līdzi. Viņš paņēma 600 izlasītu kara ratu un citus eģiptiešu ratus un labākos kapitālus uz visiem tiem. Un tas kungs apcietināja faraona, Eģiptes ķēniņa, sirdi, ka tas dzinās Izrēla ļaudīm pakaļ, lai gan izrēlieši bija atstājuši zemi augstas rokas vadīt. Un eģiptieši dzinās viņiem pakaļ un panāca tos visi faraona rati, zirgi, jātnieki un karaspēks, kad tie bija apmetušies pie jūras, pie Pihahirotas, taisni pretim Bāla Cefonai. 10. pants. Kad faraons bija tuvu klāt pienācis, tad Izraēla bērni pacēla savas acis, un, lūk, eģiptieši cieši aiz viņiem, tad tie ļoti izbijās un kliedz uz Dievu. Un tie sacīja Mūzum: vai trūka Eģiptē kapu, ka tu mūs esi izvedis, lai mēs mirtu tuksnesī? Kāpēc tu mums tā esi darījis, likdams mums iziet no Eģiptes? Vai mēs jau tev Eģiptē neteicām, sacīdami: atstājies no mums? Mēs gribam kalpot eģiptiešiem, jo mums būtu bijis labāk kalpot eģiptiešiem nekā mirt tuksnesī. Bet Mūzes sacīja tautai: nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā tas kungs jūs šodien izglābs, eģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsit. Tas kungs karos par jums, bet jūs stāvēsit klusu.
Izrēliešus vajāja Ēģiptes armija, un sāpes un ciešanas turpinājās, līdz viņi šķērsoja Sarkano jūru. Dieva dievišķajā varenībā, kas viņus vadīja caur mākoņu stabu dienā un uguns stabu naktī, viņi joprojām baidījās no Ēģiptes armijas. Lai viņi nekad neaizmirstu ciešanas, ko viņi pārdzīvoja, līdz šķērsoja Sarkano jūru, Dievs iecēla ikgadējos svētkus, ko sauc par neraudzētās maizes svētkiem, 1. mēneša 15. dienā pēc svētā kalendāra. Arī mums vienmēr vajadzētu iegravēt mūsu dvēselēs visas ciešanas, ko Kristus pārdzīvoja. Mums tās jāatceras līdz brīdim, kad mēs ieiesim garīgajā Kanānā, mūžīgajā debesu valstībā. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst nevienu ciešanu aspektu, ko Kristus piedzīvoja pēc tam, kad viņš turēja Paschā. Neatkarīgi no tā, ar kādām grūtībām mēs saskaramies, mums nekad nevajadzētu zaudēt drosmi un padoties. Mums ir jāmācās par Kristus dzīvi caur grūtībām, ar kurām mēs saskaramies. Dzīvot uz šīs zemes ir patiesi izaicinoši un biedējoši. Tad kā Kristus jutās, kad viņš nesa krustu, lai glābtu cilvēci? Kā tēvs jutās? Kā māte jutās? Mums tas vienmēr ir jāpārdomā, izturot un pārvarot savas grūtības. Aplūkosim dažus gadījumus, ko Kristus piedzīvoja, kad viņš ieradās uz šīs zemes pirms 2000 gadu, lai dāvātu mums pestīšanu. Aplūkosim Lūkas 23. nodaļas 33. pantu. Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tie, viņa drēbes dalīdami, kauliņus par tām meta. Un ļaudis stāvēja skatīdamies. Bet arī virsnieki viņu izsmēja, sacīdami: viņš citiem palīdzējis, lai palīdzas pats sev, ja šis ir Kristus, Dieva izredzētais. Un arī karēvi viņu apmēdīja, piegāja un viņam etiķi atnesa un sacīja: ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats sev. Un virsraksts par viņu bija uzrakstīts: šis ir jūdu ķēniņš. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja, sacīdams: ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja: arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja: patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Kad mēs lasām Lūkas evaņģēlija 23. nodaļu no 33. līdz 39. pantam, mēs redzam, ka visdažādākie cilvēki viņu izsmēja, ņirgājās un apmeloja viņu. Šie cilvēki nekavējās izsmiet un apvainot Jēzu visdažādākajos veidos. Pat kreisajā pusē esošais ļaundaris, kurš tika sists krustā par saviem briesmīgiem noziegumiem, piedalījās nicinošā aktā, izsmejot un ņirgājoties par Jēzu, kurš tika sists krustā bez grēka. Šajā ainā ir attēlots tas, ko mūsu debesu Tēvs piedzīvoja, kad viņš ieradās uz šīs zemes pirms 2000 gadu, lai mūs glābtu. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 62. pantu. Un augstais priesteris piecēlās un sacīja uz viņu: vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja uz to: pie dzīvā Dieva es tevi zvērinu, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam saka: tu to teici, bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visuspēcīgā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem.
Tad augstais priesteris saplēsa savas drēbes un sacīja: Viņš ir Dievu zaimojis. Kam mums vēl liecinieku vajaga? Redzi, tagad jūs paši viņa Dieva zaimošanu dzirdējāt. Kā jums šķiet, bet tie atbildēja: Viņš ir nāvi pelnījis. Tad tie viņam spļāva vaigā un sita ar dūrēm, bet citi viņu pļaukāja un sacīja: Uzmini Kristu, kurš tevi sita. Radība izdarīja šīs darbības pret Dievu radītāju. Viņi pat nekaunīgi lūdza, lai viņu grēku sekas tiktu nodotas viņiem un viņu bērniem. Pāriesim uz 27. nodaļas 27. pantu. Aplūkosim 27. pantu. Tad zemes pārvaldnieka kapa vīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura mēteli. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā, un deva viņam niedri labajā rokā, un locīja ceļus viņa priekšā viņu apsmiedami, un sacīja: Sveiks, jūdu ķēniņ, un tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad tie bija viņu apsmējuši, tad tie novilka viņam mēteli un apvilka viņam viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Mēs tikko lasījām Lūkas evaņģēlija 23. nodaļu un Mateja evaņģēlija 26. un 27. nodaļu. Pat tagad, kad mēs redzam visus šos ierakstus, kas tikai daļēji attēlo to, ko Kristus pārdzīvoja, kā jūs jūtaties. Iedomājieties, ja mūsu miesīgais tēvs ciestu šīs lietas, lai gan viņš ir nevainīgs. Kā viņa bērniem, kā justos mūsu sirdis? Tas patiešām būtu nepanesams skats. Ja mēs redzētu šādus apvainojumus un pazemojumus pašā mūsu acu priekšā, mēs būtu saniknoti. Kā tas var notikt? Tomēr Kristus izgāja cauri visām šīm ciešanām mūsu labā mūsu izdarīto grēku dēļ. Ja mēs to esam sapratuši, mums ir jāpajautā sev, kādam vajadzētu būt mūsu domāšanā veidam, dzīvojot mūsu dzīvi šodien. Tāpēc Jēzus mūs apgaismoja, sakot, ka, ja mēs vēlamies sekot Kristus dzīvei, mums ir jānes savs krusts šajā grēcīgajā pasaulē un jāseko viņam. Jēzus mums mācīja, ka tas ir veids, kā atgriezties mūžīgajā debesu valstībā. Pāriesim uz Mateja evaņģēlija 16. nodaļu. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 16. nodaļas 24. pantu. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem: Ja kas grib man sekot, kas vēlas sekot Kristum, lai ietu mūžīgajā debesu valstībā, tam būs sevi aizliegt. Viņiem ir jānoliedz savs lepnums un stūrgalvība, ņemt savu krustu un sekot man. Krusts šeit neatiecas uz īsto krustu, bet simbolizē ciešanas. Jēzus teica, ka mums ir jāuzņemas šīs ciešanas un jāseko viņam. Aplūkosim 25. pantu. Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Šajā pantā Kristus māca visus Ciānas bērnus. Kas vēlas būt mans māceklis, tam būs jāizliedz sevi, jāņem savs krusts un tad jāseko man. Tāpēc mēs varam secināt, ka neraudzētās maizes svētku būtība ir atteikties no visām augstprātīgajām un lepnajām domām, nest savu krustu un no visas sirds sekot Kristum ar vienīgo nodomu glābt cilvēci. Visus šos notikumus, ko Tēvs pārdzīvoja, pravietis Jesaja bija precīzi pravietojis Jesajas grāmatā 53. nodaļā. Viņš tika caurdurts par mūsu pārkāpumiem. Viņš bija satriekts mūsu netaisnību dēļ. Galu galā galvenais iemesls visiem šiem notikumiem, kurus Tēvs pārdzīvoja, esam mēs, viņa bērni. Mēs to nekad nedrīkstam aizmirst. Ja mēs to aizmirsīsim, mēs varam sākt bezrūpīgi izturēties pret saviem brāļiem un māsām, kā arī mēs nespēsim iegūt ticību, kas nepieciešama, lai pilnībā sekotu Kristus dzīvei un viņa piemēram. Vienmēr atcerēsimies Kristus dzīvi.
Es ceru, ka mēs nekad neaizmirsīsim debesu Tēva un debesu Mātes upuri, ciešanu ceļu, ko viņi ir gājuši dēļ mums. Tad, ko mums vajadzētu mācīties no Kristus dzīves ciešanām? Atvērsim 1. Pētera 2. nodaļu. Apskatīsim 1. Pētera 2. nodaļas 19. pantu. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciesdams. Kad mēs piedzīvojam ciešanas, grūtības un bēdas, mums vispirms ir jādomā par Dievu. Dievs izturēja vēl lielākus pārbaudījumus nekā es. Viņš gāja šādu ceļu manis dēļ. Citā versijā ir rakstīts, ja jūs domājat par Dievu un panesiet sāpes, tas Dievam patīk. 20. pants. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ? Bet ja jūs labu darīdami cietīsit pārstības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. 21. pants. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi. Kristus rādīja ciešanu piemēru, lai jūs sekotu viņa pēdām. Aplūkosim 22. pantu. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē, viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Katrā procesā, vadot mūsu ciānus brāļus un māsas Dieva apskāvienā, mums vienmēr ir jāatceras, kā Kristus cieta par mums, atstājot mums piemēru, un jāsako viņa pēdās, tikai tad mēs varam glābt citu cilvēku dvēseles. Tas ir tas, ko apustulis Pēters uzsver 1. Pētera 2. nodaļā. Tāpēc jaunās derības laikos Dievs mums ir piešķīris gavēņa laiku caur šiem neraudzētās maizes svētkiem, ko mēs svinam šodien, lai mēs neaizmirstu kaut nedaudz no Kristus dzīves, bet atcerētos to vēl jo vairāk. Atvērsim Marka 2. nodaļu. Tas var būt īss badošanās periods, bet daudzi locekļi šajā laikā joprojām piedzīvo grūtības un sāpes. Marka 2. nodaļas 18. pants. Un Jāņa mācekļi un farizēji gavēja, un tie nāk un uz viņu saka: Kāpēc Jāņa un farizēja mācekļi gavē, bet tavi mācekļi negavē? Un Jēzus uz tiem sacīja: Kā kāzu ļaudis var gavēt, kamēr līgavainis ir pie tiem? Kamēr līgavainis ir pie viņiem, tie nevar gavēt. Šeit viņa krustā sišana ir aprakstīta kā diena, kad līgavainis tiks aizvests. Bet nāks dienas, kad līgavainis no tiem taps atņemts, tad tie gavēs tanīs dienās. Saskaņā ar šo mācību, svētā gara laikmetā, mēs tagad katru gadu pieminam neraudzētās maizes svētkus ar gavēšanu līdz pēcpusdienas dievkalpojumam, kas liecina, ka mēs kaut nelielā veidā piedalāmies Kristus ciešanās. Gavēšanai nevajadzētu būt kā pašam mērķim. Tā vietā mums vajadzētu pārdomāt tās nozīmi gavēšanas laikā. Pēc Paschā svinēšanas Kristus negulēja visu nakti, bet lūdza Ģedzemanes dārzā, domājot par ciešanām, kuras viņš gatavojas izturēt. Bībelē ir rakstīts, ka viņa sviedri bija kā asins lāses. Pat tikai redzot šo ainu, mēs varam saprast, cik sāpīgs, sirdi plosošs un grūts bija tas brīdis, vai ne? Pēc lūkšanas, kad viņš atnāca pie mācekļiem, viņš atrada viņus visus snaužam. Esiet modri un lūdzieties, lai jūs neiekristu kārdināšanā. Iedomājieties, kādu vientulību viņš izjuta,
3 reizes nākot pie mācekļiem un redzot viņus visus guļam. Ņemot vērā šo vienu situāciju pirms 2000 gadiem, nebija neviena, kas dalījās tēva sāpēs un ciešanās. Tad visi viņu atstāja un bēga. Lai izvairītos no situācijas, viņi viņu noliedza. Viens no viņa mācekļiem pat nodeva viņu par 30 sudraba gabaliem. Viņš pārdzīvoja tik milzīgi lielas vientulības laiku. Vai jūs, vīrieši, nevarētu būt nomodā ar mani 1 stundu? Pamodinājis savus mācekļus, viņš aizgāja un vēlreiz lūdza Dievu, un, kad viņš atgriezās, viņi atkal gulēja. Tas ir tas, ko mēs tagad darām. Krusta sāpes un ciešanas bija nepanesamas, tomēr Kristus dzīvē nebija pat viena cilvēka, kas sniedza mierinājumu vai atbalstu, un neviens viņu nepavadīja. Tas ir bijis ilgs laiks, 2000 gadu. Mūžīgā debesu valstība ir daudz tuvāk. Tēva laikmets un dēla laikmets ir pagājuši. Mēs dzīvojam svētā gara laikmetā. Pārdomājot šos pagātnē notikušos notikumus, mums visiem ir labprātīgi jāpiedalās Kristus ciešanās un jāseko viņa pēdās. Atradīsim vēl vienu pantu 1. Pētera 5. nodaļā. Aplūkosim 1. Pētera 5. nodaļas 10. pantu. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Starp visiem pārbaudījumiem un grūtībām, ar ko mēs sastopamies uz šīs zemes, mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka vienmēr ir Dieva aizgādība, kas nostiprina un spēcina mūsu ticību, padarot to stingru un nelokāmu. Tā vietā, lai vienkārši mēģinātu izvairīties no šīm grūtībām, mums vajadzētu būt spējīgiem pārvarēt grūtības un uzvarēt tās kā Dieva bērniem. Vienmēr domāsim par Dievu un pārvarēsim. Dievs nāca visu šo ceļu uz zemi un izturēja visas šīs lietas, lai sniegtu mums grēku piedošanu. Salīdzinot ar to, tas, ko es piedzīvoju, ir nieks. Pareizi izprotot neraudzētās maizes svētkus, kļūsim par debesu bērniem, kas var droši ieiet mūžīgajā debesu valstībā. Ar to es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!